Bagātais tirgotājs ciemojas viņā saulē. Bija reiz tik bagāts tirgotājs, ka neviens nevarēja viņa bagātību saskaitīt. Varēja skaitīt cauru dienu, mūžu, gadu gadiem, palikt traks skaitot, bet kā nevar, tā nevar saskaitīt. Katrā nedēļā viņš vienu dienu deva visiem ļaudīm, kas tik pie viņa aizgāja, ēst, dzert un naktsmājas, visu par velti. 12 sulaiņi un 6 pavāri strādāja nosvīduši, visus apkalpodami. Tā tas gāja kādus 12 gadus. Pēc 12 gadiem, pašā Ziemassvētku naktī, bagāto tirgotāju apzaga. Vairāk miljonu naudas viņam izņēma. Tirgotājs par to tā sadusmojās, ka apņēmās vairs nevienam ne maizes kumosa nedot. Nāca visādi, bagāti un nabagi, veci un jauni, bet viņš tiem nepasniedza ne maizes riecieniņa, ne ūdens lāsītes. Tā tas gāja labu laiku, kamēr bagātais tirgotājs pašā Ziemassvētku vakarā ļoti saslima un uz 12 stundām pamira. Viņu nesa gar zvaigznēm, gar sauli, gar mēnesi, arvien tālāk un tālāk, kamēr tas nonāca pavisam pasaules otrā malā. Tur viņam ļoti sala un gribējās ēst. Viņu nesa vēl tālāki, kamēr tas nonāca pie elles. Te viņam atkal bija ļoti karsts un gribējās ļoti dzert. Tirgotājs sāka lūgties, lai viņu laižot atpakaļ uz mājām. Viņš došot atkal visiem ēst un dzert, otri tik daudz. Viņu palaiž. Tirgotājs atdzīvojas un kļūst vesels. Nu viņš ir daudz devīgāks. 2 reizes nedēļā viņš tagad ēdina un dzirdina visus. 24 sulaiņi un 12 pavāri raujas katru dienu slapjām mugurām, sanākušos apkalpodami. Atkal pagājuši 12 gadi. Pašā Ziemassvētku vakarā atnāk pie bagātā tirgotāja vecs vīriņš ciemā. Svētkus pavadījis, vecais lūdz tirgotāju pie sevis paciemoties. Vecais vīriņš ved tirgotāju uz saupili un rāda viņam visādus greznus, dimantus un visādus dārgus akmeņus, katrā kambarī cienā ar savādiem ēdieniem. Labi izciemojies pie vecā vīriņa, tirgotājs nāk atpakaļ uz savu pilsētu, bet nevar to vairs atrast. Gan staigā pa to vietu krusta un šķērsā, bet kā nav, tā nav. Tie paši kauni, tās pašas lejas, bet tikai pilsēta nekur nav atrodama. Viņš redz cilvēkus, bet tie visi ir sveši. Viņš sāk apvaicāties, kur tā pilsēta palikusi, kas te nu pat bijusi. Svešinieks atbild tirgotājiem, ka jau gadu simteņi pagājuši, kamēr pilsētu ienaidnieki nopostījuši. Pēc tam te gājis 3 reizes karaspēks pāri. Bagātais tirgotājs vēl nedodas mierā. Viņš meklē pa zāles apaugušajām drupām savu agrāko namu, savu agrāko bagātību, kamēr sabirst un kļūst par pelnu čupiņu.